Es atceros ļoti labi savu pirmo satikšanos ar grāmatām. Būtībā es arī ļoti agri sāku lasīt, jau 4 gadu vecumā, un man ārkārtīgi vecāki un vecvecāki stimulēja to lasīt prieku. Un, es lasīju visu iespējamo, ko padomu laikā bērniem izdeva. Tur bija arī dažādas sērijas un visādi iespējamie žanri. Mana krustmāte un krusttēvs savukārt tiešām arī bija tādi cilvēki, kuriem bija mājās bibliotēka. Tāda atsevišķa telpa, kas tā arī saucās. Nē, tā nesaucās bibliotēka, tā saucās kabinets. Un tad, tā kā mans krusttēvs bija vēsturnieks un arī muzeja direktors, un krustmāte savukārt skolotāja, tad tur es arī ļoti atrados tādā grāmatu ielenkumā, un viņi arī vēl joprojām ir tie cilvēki, kas pastāvīgi pērk grāmatas, un mēs, protams, arī par to daudz domājam, tā kā, kas notiek ar grāmatu pēc tam, kad cilvēks vairs nav uz šīs pasaules, tik ārkārtīgi liela kolekcija un ko ar to iesākt. Bet ir jau arī dažādas iespējas, kam grāmatas ziedot un nodot. Un es, man liekas, vairāk kārt jau savā dzīvē arī esmu šķīrusies no savām grāmatām. Tas ir saistīts arī ar to, ka tiešām mainās dzīves vietas, mainās intereses, tās ir arī bērnu grāmatas, no kurām bērni izaug. Un tagad nesen man bija arī milzīgs izaicinājums saprast, ko darīt ar savu milzīgo kolekciju, kas man bija sakrājusies studējot Londonā. Un Londonā es studēju kinematogrāfiju, kinozinātni, un man bija ārkārtīgi daudz iepirktas grāmatas un arī DVD, tādi medijas, kas arī mūsdienās nezinu, ko iesākt ar to milzīgo kolekciju. Un tad tādas pārdomas, jo šķiet, ka tā ir tomēr daļa no tevis, jo tu tajā esi ieguldījies, investējies, to pētījis un analizējis, bet šobrīd es vairs neesmu tajā posmā tad es arī domāju, vai ziedot Nacionālajai bibliotekai, vai draugiem, vai studentiem. Tā kā es vairāk kārt arī esmu izveidojis tādas kolekcijas un tad no viņām šķīrusies. Un šobrīd arī ir tā, ka liela daļa, protams, arī ir kaut kur izkaisīta darba vietās vai atkarībā no tās lokācijas, kurā es sastopos vai no studentiem vai kurā es nodarbojos ar zinātni, tad tur arī atrodas varbūt grāmatas. Mūsdienās, protams, arī daudz zinātnes literatūras un publikācijas un arī grāmatas ir pieejams formātā un PDF formātā. Līdz ar to arī tā nepieciešamība iegādāties taustāmu objektu arvien tā kā tiek izvaicāta. Es arī vairāk jau tā kā cenšos saprast, vai tiešām man ir jāpērk tā grāmata, vai varbūt es varu tai piekļūt zinātniskos nolūkos caur zinātniskiem kanāliem, tai elektroniski. Bet tā jau nav. Ir, protams, arī grāmatas, ko es pērku vai kuras man uzdāvina. Un tad, ja man tā jādomā, kas ir tas grāmatu loks šobrīd ap mani, tad visbiežāk jau tā ir kaut kāda grāmatu koncentrācija, kas ir saistīta ar tā brīža pētniecību. Tā kā, piemēram, mēs tikko runājām, ka tagad es pētu 80. 90. gadus. Līdz ar to man ir dažādas grāmatas no šī perioda, ko, neteiksim no šī perioda, bet par šo periodu, ko varbūt ir sarakstījuši citi autori, bet kas ir tāds vērtīgs apkopojums un pētniekam tad ir daudz vieglāk strādāt, kad tā kolekcija jau ir atlasīta un kaut kādā mērā kontekstualizēta. Lasu ļoti kampaņveidīgi, es lasu grāmatas, tiešām 3 vakaros es izlasu vienu grāmatu. Protams, tad, kad tas ir nepieciešams, teiksim, tādos pētniecības nolūkos, tad es ne tikai lasu, bet es arī konspektēju, atzīmēju, pierakstu lapušu nosaukumus vai vēl dažādas norādes, ko man vēl pārbaudīt vai apskatīt vai par ko pārliecināties. Tā kā būtībā tas process, tas darbs ar grāmatu ir tāds ļoti kaut kādā ziņā performatīvs, tāpēc, ka es tiešām ar viņu arī burtiski strādāju. Un es nelasu, man diemžēl nav vispār tāda iespēja lasīt daļliteratūru, jo pārsvarā man paliek vienīgais laiks, kas paliek, tas ir jāvelta zinātniskai izpētei. Bet pēdējā grāmata, īstenībā, ko es lasīju no daļliteratūras, bija Mērijas Grinbergas dienas grāmata.
Bet tā kā tā arī ir diezgan apjomīga grāmata, tad, es to vēl neesmu pabeigusi izlasīt. Bet tas bija tāds, vienīgais, tāda varbūt tā kā atkāpe no tā ierastā, jo, diemžēl, ja kādreiz es ļoti lasīju daļliteratūru, tad šobrīd nē. Un man ir arī raksturīgi tas, ka es mēdzu ļoti aizrauties ar to katru nākamo tādu eureka momentu, es kļūstu ārkārtīgi aizrautīgi, un tad es nometu malā visu iepriekšējo. Un tas arī par to kampaņveidīgo lasīšanu, tas arī man šķiet ļoti raksturīgi, arī zinātnē. Es līdz ko atklāju kaut kādu tādu nišu, kas ir pietiekami izaicinoša, vai kur ir kaut kādi jauni, interesanti jēdzieni vai pavērsieni pētniecībā, man tas ļoti uzreiz aizrauja. Un tad es it kā aizmirst par to vispārējo un pievēršos tam. Tā kā tas droši vien arī raksturo to manu pieeju literatūrai, vai tā būtu zinātniskā literatūra. Diemžēl daļliteratūra man nesanāk īpaši lasīt. Lai gan, protams, es kaut ko palasu. Īsnībā, tagad es sāku atcerēties. Tātad mums maijā bija projekts, kas bija saistīts ar raganu arhetipu izpēti, gan mākslā, gan folklorā un mitoloģijā. Un tad šajā kontekstā es arī izlasīju, tā laikam bija Daina Tabūne, viņas grāmatu Raganas. Vienkārši, lai pēc iespējas tā kā paplašināt to disciplīnu lauku. Un, arī tā grāmata nebija pārāk bieza, es ātri lasu. Līdz ar to es arī kādos 3 vakaros viņu izlasīju. Tā kā tā nav, es mēģinu arī pieķert, bet atkal tas ir tāpēc, ka man ir tas projekts. Tāpēc arī, piemēram, pēc tam iegādājos arī savu kolēģi Sanda Laimas grāmatu Nakts raganas, kur viņš pēta šo te raganu tādu virzienu mitoloģijā un folklorā. Un, tad varbūt tas ir arī kaut kādā mērā tāds konceptuāls lasīšanas veids, kur, teiksim, tad tas konkrētais projekts, vai kaut kāda virzība vienā tēmā, tad arī nosaka to grāmatu izvēli. Par tādu nelielu izlasi runājot, nezinu, šī, piemēram, tāda ratleģu sērija. Ratleģu sērija vispār ir man diezgan iecienīta. Es mēdzu arī pētniecībā daudz izmantot un arī darbā ar studentiem, pedagoģijā, tikai pētniecībā. Bet šī ir grāmata, kurā bija nopublicēta mana pirmā Scopus datubāzē indeksētā publikācija, jo ratleģu sērija arī ir indeksēta. Līdz ar to tad šis ir tas mans eksemplārs, kurā, kas ir kaut kādā mērā arī tāds jauna zinātnieka, varbūt tāds pirmais solis, tāds sasniegums, ka lūk, es iekļaujos tajā starptautiskajā zinātnieku kopienā, un tad šeit arī tapa mana pirmā publikācija. Tas vēl bija promocijas darba rakstīšanas laikā, un pieredze bija ļoti, ļoti interesanta, jo bija ārkārtīgi sarežģīti publikāciju finalizēt. Es 8 reizes viņu pārrakstīju, es abrīnoju arī redaktoru pacietību, un es abrīnoju arī savu pacietību, jo tas arī bija diezgan demotivējoši saņemt visu laiku šos te labojumus, bet tā bija arī tāda ļoti laba mācība stunda, un faktiski tad tā publikācija arī veidojās kā tāds mugurkauls manam promocijas darbam. Tā kā tātad arī šī grāmata ir veltīta notikumā balstītai mākslai vēlīnā sociālisma Eiropā. Un, tādas kategorijas arī avotus es mēdzu iepirkt un papildināt, jo, protams, ka pētniecība pie tā nav beigusies. Tā kā, tā ir grāmata, kurā ir ietverta manas pašas publikācija. Tad tāda no vieniem tādiem pēdējiem jaunumiem, protams, ir šī te Bindas, Gunāra Bindas radošai darbībai veltītā grāmata, kas ir faktiski tapus arī kā izstādes katalogs. Un arī tā ir tāds nozīmīgs apkopojums, varētu teikt. Jo šobrīd, rakstot savu monogrāfiju, es ļoti fokusējos uz 60. gadu periodu,
pagājušā gadsimta 60. gadu periodu, un Gunārs Binde, Arnolds Plaudis, Zenta Dzivdzinska, tie ir tie mākslinieki, fotogrāfi, kas tagad ir nokļuvuši tādā manā redzeslokā. Un līdz ar to es ļoti priecājos, ka kāds ir apkopojis šos te Gunāra Bindes darbus vienā grāmatā, te ir arī intervijas un arī esejas, jo ir ārkārtīgi grūti strādāt ar privātajiem arhīviem, jo šie arhīvi var būt ļoti, ļoti apjomīgi, un es ļoti priecājos, ka kāds jau ir izdarījis to pirmo darbu, respektīvi tā selektīvi jau atlasījis darbus un tos arī kontekstualizējis un pievienojis šo te datējumu un periodizāciju. Līdz ar to, kā mākslas zinātniekam, pētniekam ir daudz vieglāk jau strādāt un saprast arī, kurā virzienā tad doties. Tā kā, šis ir tāds papildinājums pavisam nesens, izstāde vēl joprojām notiek. Tad līdzīgi arī, protams, ir cita veida šādas te milzīgi apkopojumi, kā piemēram Maigajām svārstībām veltītā grāmata, kas arī veltīt šim te mākslinieku kolektīvam, kas darbojās jau 80. gados, tātad citā desmitgadē, bet atkal man ļoti būtiski saprast šo te kontekstu, saprast tos uzsvarus, kas mani interesē, tātad tieši šī te performativitāte, tādas dažādas intervences, stratēģijas, tādas miedarbības konstruēšanas ar sabiedrību. Tas ārkārtīgi interesanti. Un šeit savukārt arī ir ļoti daudz iekļauti raksti no periodikas, bet, kas priecē tātad arī ar datējumiem, un uzreiz ir ļoti viegli arī tos citēt. Tā kā tas mākslas vēstures grāmatām noteikti ir svarīgi. Vēl no tādiem jaunumiem es varētu izcelt arī Jānas Kukainas grāmatu, kas ir balstīta viņas promocijas darbā, tātad viscerāla estētika, afekti un feministiskā māksla postsociālismā. Šī ir pavisam arī svaigs izdevums, svaiga grāmata. Un, pa diagonāli jau es esmu paspējusi grāmatu izskatīt un pārlūkot, bet, protams, ir jālasa arī daudz rūpīgāk. Bet es ļoti priecājos par saviem kolēģiem, kuri tad arī publicē savus promocijas darbus kā monogrāfijas, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tā zinātne mums attīstās un komunikācija arī savstarpēji notiek. Jo, protams, ka promocijas darbus mēs varam arī izlasīt internetā, tiem ir nodrošināta piekļuve, bet grāmata jau kļūst tāds kanāls, ar ko komunicēt daudz plašāk ar sabiedrību arī dzen. Tā kā gaidu arī otra kolēģa Jāņa Ozoliņa monogrāfija, kas tagad top par naratoloģiju, kas arī būs balstīta viņa promocijas darbā, tā kā tā pavisam drīz arī iznāks. Vēl, ko es varētu izcelt, pavisam nesen arī iegādājos šādu grāmatu, tad tā ir arī izdota, kā zinātniskās pētniecības darbs, tātad Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, horeogrāfijas katedras pasniedzējas doktora grāda īpašniece Valdes Vidzemnieces monogrāfija. Un šī savukārt ir veltīta modernē dejai Latvijā. Tās periods, protams, ir daudz agrīnāks, tā ir 20. gadsimta pirmā puse, bet ir ārkārtīgi svētīgi, ka mēs kā mākslas vēsturnieki tagad cenšamies salikt šo te ainu kopā un tātad apskatīt arī visu iepriekšējo 20. gadsimtu arī radniecīgās disciplīnās, kas būtu, teiksim, modernā deja, kas vēlāk tad varbūt kļūst arī par laikmatīgās dejas, tādu radniecīgo disciplīnu. Man pašai arī ir jāveic pētījums par pantomīmas vēsturi. Par to it kā ir jau diezgan daudz arī publikāciju, un pantomīma, kā zināms, Latvijā bija ļoti aktīva un tāda produktīva. Līdz ar to tur varbūt nav grūtāk strādāt ar tiem materiāliem, bet katrā ziņā tāds apkopojums vēl trūkst. Droši vien tas būtu tāds nākamais darbs, ko vajadzētu kādam izdarīt. Vēl kolēģi, tātad man pārsvarā ir kolēģu grāmatas, tālāk Ineta Lipša,
Mēs arī esam sadarbojušās dažādos projektos. Visbiežāk Ineta man ir uzrunājusi dažādu tulkojumu veikšanai. Ļoti daudz tajā periodā, kad viņi strādāja ar Kaspara Irbas dienas grāmatu, es ļoti daudz arī tulkoju šīs sadaļas no Kaspara Irbas dienas grāmatām, kas tika integrēts tad viņas zinātniskajos rakstos, bet šobrīd es tulkoju arī atsevišķu nodaļu no Kaspara Irbas dienas grāmatas, tātad šo te pieredzi Minskā, tātad tieši to nodaļu, kas ir veltīta Minskai. Arī to es šobrīd, bet es šobrīd strādāju un tulkoju angliski, bet pasūtītājs gan ir cits, tas ir kāds Baltkrievijas pētnieks, kuru interesē tieši šī te Minskas grāmatas nodaļa, bet Inetas Lipšas grāmatām noteikti ir vēl daudz citu grāmatu, ko varētu izcelt, bet tieši šī ir nokļuvusi pie manis. Tātad seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā no 1914. līdz 39. gadam. Tātad arī monogrāfija jā, šo es esmu bieži izmantojis arī darbā ar studentiem. Jā, tad pie manis vēl nonāk tādas grāmatas, pie kā es strādāju šobrīd, tātad ar fokusu uz barikāžu periodu, ar fokusu uz padomju varas krišanu un pārēju tātad arī no cita tāda domāšanas paradigmas, tādas maiņas, un viss šis te atmodas periods šobrīd arī man ļoti saista. Man ir arī jāuzraksta, man šķiet, vismaz 2 publikācijas, un tās iespējams būs arī apakšnodaļas manā monogrāfijā. Līdz ar to dažkārt es arī nopērku tādas grāmatas, kas ir tā kā atmiņu vēstījumi, piemēram, par militārā žurnālista tādu pieredzi un atmiņām no šī te barikāžu perioda. Vai arī tad tāds apkopojums kā 1991. liktenīgais gads, izdevniecība Latvijas mēdī, bet kas varbūt šķiet, tā varbūt pat nav literatūra, ja, jo tas ir tāds schematiska tāda kompilācija, ja, ar datumiem, konkrētiem datumiem, kas tad šajā liktenīgajā gadā notiek. Bet, teiksim, tādā vēsturiskā lauka pētniecībā un tādā teritorijas izpētē, es domāju, tādu pētniecisko trajektoriju izpētē, arī šādi apkopojumi ļoti palīdz, ja, jo tā tad nav pašam, teiksim, chronoloģiski jāsaliek kopā šāds tāda norise, notikuma attīstība, bet tas jau ir izdarīts, un tas arī var būt ļoti noderīgi tādā kontekstuālā izpētē. Vēl es atsevišķi izcēlusi atkal dāvinātu grāmatu. Šis ir britu profesors Dominiks Džonsons, kas nodarbojas arī ar performances mākslas pētniecību Lielbritānijā. Un šī ir izdevniecība Laivāra Development Agency, kuras paspārnē ir izdots ārkārtīgi daudz performances mākslai veltītu grāmatu. Un šobrīd Latvijas performances mākslas centrā es arī esmu apņēmusies izveidot tādu specifisku kolekciju, tātad, kas būtu veltīta performances mākslai. Un tad pamazām mēs arī cenšamies iepirkt šīs te grāmatas. Šī pagaidām ir pirmā, kas ir nonākusi līdz mums kā dāvinājums. Tā ir veltīta Ronam Atijam, tātad amerikāņu māksliniekam, performances māksliniekam, ko varētu raksturot kā mākslinieku, kas strādā tādā radikālās estētikas virzienā, bet arī tādā Gesamtkunstwerk virzienā, jo viņa performances vienmēr ir tādas ļoti kaut kādā mērā pietuvināti šai te operas tādai Gesamtkunstwerk estētikai. Jā, arī šo grāmatu gan es neizlasīju 3 dienās. Šī varbūt ir tā vienīgā grāmata, kuras lasīju ļoti ilgi, jo tā ir ļoti intensīva. Tā kā tā radikālā estētika, pieprasa arī, tā ir tāda ļoti intensīva lasāmviela. Starp citu, arī Rons Atijs pats ļoti labi raksta. Te ir arī viņa nodaļa, kur viņš atcerās savu bērnību, kas bija stipri traumatizēta.
tad, protams, tik intensīvu lasām vielu nevar ātri izlasīt. Tad šo es lasīju, jā, pa vienai nodaļai vienā dienā. Bet arī šobrīd man top raksts par transgresīvo un tādu tā kā radikālo estētiku performances mākslā. Un, jā, tad atkal un atkal es atgriežos pie tām grāmatām, kur jau, protams, kaut kāda līdzinējā izpēte ir veikta. Laikam tur varētu būt 2 kritēriji. Tātad viens kritērijs, ja šī grāmata ir veidota kā fotoalbums, vai tāda kā kompilācija. Tāpēc man arī, piemēram, ir vēl fotogrāmatas, kā piemēram Vilim Rīdzeniekam vai Robertam Johansonam veltīts, kas savukārt ir atkal manas draudzenes Katrīnas Teivānes darbs, un viens no tiem ir arī balstīts promocijas darbā. Šie ir albuma veidīgi izdevumi, tātad fotogrāfijas vēsturē veltīti. Attiecīgi, protams, ir svarīgi, lai tas fotoattēls ir kvalitatīvs, lai ir patīkami šo grāmatu šķirstīt un aplūkot. Un otrs, jā, tā tad varētu būt arī, piemēram, tas virziens, kādā strādā Latvijas laikmetīgās mākslas centrs ar saviem izdevumiem, kur arī, tātad, piemēram, vienam māksliniekam vai mākslinieku kolektīvam tad ir veltīta diezgan apjomīga grāmata, kā piemēram, tas varētu būt Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīca, vai kas tur vēl bija Ojārs Ābols, laikam arī ja, tātad tādas, tādi apkopojumi un arī kritiski vērtējumi. Tad parasti, jā, tādas grāmatas, kas aizpilda tos robus, kas ir identificējami mūsu, teiksim, mākslas vēsturē, tad noteikti, jā, tad tur man būs tā stratēģija noteikti iegādāties šo grāmatu. Bet savukārt, ja tas ir paredzēts, jā, tad zinātniskai izpētei un, teiksim, angļu valodā, tad es vienmēr cenšos caur universitātes tīkliem un pieejām atrast tad ekvivalenti vai publikācijas vai nodaļas vai rakstus no attiecīgā autora elektroniski. Tad, jā, ir arī bijis tā, ka es sazinos ar kolēģiem ārzemēs, jo bieži vien mums šīs piekļuvas konkrētai grāmatai nav. Tad es sazinos ar kādu, kas ir Lielbritānijā vai Amerikā, un tad kaut kādā veidā tad piekļūstu tām zināšanām, bet nereti arī angļu valodā izdotās grāmatas ir dārgas. Mēs tikko arī ar kolēģi apspriedāmies, ka, piemēram, tai bioperformativitātei, šim te jauniem jēdzienam veltītā grāmata maksā 1 miljonu, un skaidrs, ka mēs viņu neiegādāsimies, bet mēģināsim, jā, tad varbūt ar ārzemju kolēģiem kaut kā piekļūt atsevišķām nodaļām. Tā kā tas arī ir tāds izaicinājums, kā zinātniekam piekļūt informācijai, kas dažkārt varbūt šķiet arī absurdi. Mūsdienās mums taču vajadzētu to varēt prast, bet tas nevienmēr ir iespējams. Jā, arī žurnālos, teiksim, zinātniskajos žurnālos ir nevienmēr ir bezmaksas piekļuves. Tā kā jā, tad sanāk tā lavierēt un mēģināt, jā, atrast ceļu pie zināšanām. Bet, jā, Latvijā izdotos mākslas vēsturei veltītos izdevumus es parasti cenšos, jā, iegādāties. Ar dāvinātajām grāmatām, jā, tā ir sanāca, ka manā lokā mani draugi, paziņas, kolēģi ir arī no zinātnieku, no pētnieku aprindām, vai arī mēs esam kopīgi studējuši doktorantūrā, un tad jau vienmēr arī ir liels prieks, ka vai nu kolēģi izdod savas grāmatas, vai draugi paziņas, un tas vienmēr ir tāds liels notikums, un tad arī, vai nu tā grāmata tiek uzdāvināta. Dažkārt, protams, arī par labiem darbiem, jo es veicu nereti angļu valodas teksta redakcijas, vai kā citādi palīdzu. Jā, tur, protams, atkarīgs no attiecību formāta, jo, piemēram, ar Katrīnu Teivānu mēs kopā rakstījām savus promocijas darbus, protams, pavisam atšķirīgus par citiem laika periodiem, ar citām metodēm un citiem varbūt arī
rakstniecības stiliem, bet mums bija ļoti, ļoti svarīgi tā mūsu savstarpējā komunikācija un tā savstarpējā uzmundrināšana. Un tad mēs smejamies, ka Katrīnai jau ir vesels 2 grāmatas izdotas, kamēr es vēl tā ļoti cītīgi un pamatīgi tikai turpinu rakstīt klāt jaunas nodaļas tai savai monogrāfijai. Bet, šobrīd jau 26. gadā monogrāfija ir jāiznāk. Tā kā nebūs variantu, kur atkāpties, un, protams, tas notiks. Bet, šie dāvinājumi bieži ir arī kā pateicības par ieguldīto darbu. Tā, piemēram, nesen arī es saņēmu grāmatu kā dāvinājumu, ko bija izdevis šķiet Latvijas Vēstures institūts, un kas bija veltīta Latvijas pirmās Saeimas deputātu biogrāfijām. Ārkārtīgi interesants tāds lasām materiāls, lasām viela, un tas man šķiet ir arī tik būtiski saprast šo te Latvijas valsts un nācijas rašanās to sākotni, jo, protams, arī vēlāk padomju varai nākot pie varas ar šiem cilvēkiem notiks karba izrēķināšanās, un es vairs neatceros statistiski, bet lielākā daļa tika pakļaut represijām. Un tad man šķiet, kā tas ideālisms un mūsu tāda nacionālā pašapziņa ir tikusi kropļota dažādos laika periodos, un tāpēc arī tādas grāmatas ir ārkārtīgi būtiskas, un nevis mēs svinam Baltā Galdauta svētkus, bet mēs reāli atceramies, kas faktiski notika. Un, tas ir droši vien arī saistīts ar tādiem vēstures robiem. Nav tā vēsturiskā pētniecība arī ir ļoti laikietilpīga, tas nenotiek ātri. Tāpēc arī par katru tādu šo te vēstures fragmentu ir liels prieks par kolēģu veikumu.